Tad, kad es jums stāstīju par to, kā es taisīju un domāju par pavadu priekš 2 suņiem, es stāstīju, kā es veselu nedēļu neizejot no darbnīcas, ņēmos, mocījos, domāju, bīdīju, bakstīju, veidoju pavadu, līdz viņi ir gatavi. Un tajā brīdī es tomēr nedaudz sirdī klusi smējos, jo šos iemauktus es taisīju nedaudz vairāk kā gadu. Šī gada laikā es uztaisīju vairāk kā 80 dažādus iemauktus, un visus viņus izmetu ārā, jo tas nav gluži tas, ko es gribētu redzēt savam sunim. Bet par visu pēc kārtas. Kā jau minēju par iemauktu taisīšanas, jau sāku domāt aptuveni pirms gada, man likās, ka tur sarežģīti 4 detaļas salikt kopā, un celspēc nav jāizgudro un aiziet, tad, kā saka latgalē, easy money. Bet realitātē izrādījās tik sarežģīti, un visticamāk, es jau paša sākumu uzzināju, cik tas ir ļoti sarežģīti, diez vai es vispār būtu tam pieķēries. Bet tā, ka process jau bija sācies, es esmu tāds, kurš nevar apstāties, viss man ir parādījies azarts, un man vajag izdarīt līdz galam, vai tur vajag kas. Ņemot vērā, cik daudz materiāls es iztērējis, cik daudz laikas iztērējis, diez vai man tie iemaukti tuvākā laikā vispār ir spējīgi atpelnīties, bet ko lai dara, azarts dara savu. Dabīgi, pašā sākumā, kad es sāku taisīt, mans uzstādījums bija, ka šiem iemauktiem ir pašiem labākajiem, ko es vispār varu uztaisīt. Paša sākuma man nekas nesanāca, atrisināt kaut kādu vienu problēmu, es iegrābos citā problēmā, atrisinot to problēmu, parādījās kaut kāda cita problēma, un vienā brīdī man bija depresija, un visai šīs darbošanas laikā es ļoti daudz ko sapratu par iemauktiem, es sapratu, kāpēc ražotāji taisa tieši tādus iemauktus, kāpēc ir arī V-veidi iemaukti, kas ir anatomiski nepareizi iemaukti, un tieši tāpēc es arī vēl aizvien ļoti daudz ražotājus nesaprotu, kāpēc viņi uzražo kaut ko tādu, kas tik dīvaini turās sunim virsū, precīzāk neturās un virsū ļurkājas uz visām pusēm, un sajūta, ka viņi suņus dzīvē nekad nav redzējuši. Bet es saprotu, ka tas izrādās ir diezgan sarežģīti. Un man pašam vieglāk ir saprast, kas tad ir labi iemaukti. Es uztaisīju jau tādus punktus, un mans uzstādījums bija, ka, ja jau es pārdodu iemauktus, ja es taisu iemauktus, tad tiem iemauktiem jāatbilst visiem šiem punktiem, un tikai tad es varu uzskatīt, ka tie ir labi iemaukti. Un pirmais punkts, protams, bija, ka tiem ir jābūt anatomiski pareiziem iemauktiem. Tāpēc arī šie mani iemaukti ir gandrīz klasiska formas, kā veida iemaukti, ar nedaudz pagarinātu apakšu, par to nedaudz vēlāk. Otrais punkts bija tas, ka viņi, protams, būs no heksa materiāla. Es domāju, ka ļoti daudz no jums jau zina, kāpēc man patīk heksa materiāls. Tie, kuri nezina, tiem ir viss iespējas to uzzināt, palasot mājaslapā, bet īsumā viens no lielākajiem plusiem, ka šis materiāls neizmirks un iemauktiem tas, kā rāda pieredze, ir īpaši būtiski, jo suns, tā, ka viņš izskrien cauri slapies zālē, viņš ir pilnīgi slapšs suņi, mēdz ievelties ezeros, peļķēs, dubļos, tie visi iemaukti piesaucās ar ūdeni, un tas suns viss staigā tāds pusslapšs zem āda zem iemauktiem var sākt sulst, paši iemaukti sākt smakot. Šim materiālām viss šīs problēmas nav, viņš ātri nožūs, viņi ātri kopt, un pat ja suns ir izvārties pašā smirtīgajā kakā, tad noskalo zem krāna un iemaukti atkal ir kā jauni. Mēs no šī materiāla, lai gan viņš man radīja diezgan daudz problēmas, es nekādā gadījumā nebiju gatavs atteikties. Nākamais punkts ir, lai tie iemaukti stingri stāv sunim virsū, viņi neļurkājas, negāžās uz vienu vai uz otru pusi, lai karabīna visu laiku ir augšā, un tas izrādījās viens no sarežģītākajiem punktiem. Kad uztais iemauktus, paņēma kaut kādu mēru, kaut kādu suni, priekš viņu uztaisa, viss ir ļoti labi, bet kā jau visi iemaukti ir regulējami, es viņus pārregulēju, bija šī priekš lielāks, un uzliek lielākam sunim, tur pēkšņi viss gāžās, viss ir šķībi, viss ir nepareizi, un atrast tās pareizās ideālās proporcijas izrādījās arī pats sarežģītākais. Un es domāju, ka šī posmā es arī lielākā daļa savu klientu jau bija apnicis, ka pēc nodarbiem viņi sauca, vai atnāca uzmēram iemauktus un brauc uz arī patversmi mērīt dažādiem suņiem iemauktus. Vienmēr sakot, noņēmos nepajokam. Ja kādam pagav apnikt, tad sorry. Pēdējais punkts, kas man likās diezgan tāds pašsaprotams, un es biju diezgan izbrīnīts, kad šādi risinājumi ir ļoti maz sastopami starp tieši šiem anatomiski pareiziem H-veida iemauktiem. Es domāju, ka daudz no jums ir saskārušies ar tā problēmu, ka tad, kad jūs nomērat iemauktus tā, lai sunim viņi labi darētu, tad tajā brīdī, kad jūs viņus gribat vilkt pāri galvai, tad... Jo gandrīz visi šie H-veidi iemaukti ir jāvelk pāri galvai, jūs gribat likt pāri galvai, bet tā, ka jūs sunim šī tādu lielu bandūru mēģiniet uzmaukt viņam virsū, viņiem tas nepatīk. Daudz suņi laižās, daudz mūkni. Protams, ir lielākā daļa pieradina, bet man ir bijuši neskaitāmas individuāls nodarbības, kur mēs risinām tieši šo problēmu, kas viņam nepatīk vilkt iemauktus. Tā ir viena problēma. Otra problēma ir tā, ka, ja sunim ir lielāka galva un vēl lielākas ausis ir, tad tajā brīdī, kad jūs velkat nost un palaišat nabaga sunim arī ausis nost.
Un tieši šis ir viens no iemesliem, kāpēc ļoti daudz cilvēku ir atteikušies no iemauktiem vai izvēlējušies tieši šos nepareizos V-veidu iemauktus, kur nav, viņi parasti nav jāvelk sunim pāri galvai, un tāpēc arī es domāju, ka viņi vispār eksistē. Bet es, protams, nebiju gatavs iet uz kompromisu un taisīt sunim anatomiski nepareizs iemaukts, bet tieši tāpēc es negribēju, lai ar maniem iemauktiem sunim ausis plēš nost, jo sunim ir diskomforts. Tāpēc tur es arī diezgan ilgi ņemos atrast to pareizāko, labāko risinājumu. Bija daudz problēmas, par ko es sīk un gan nesātīšu, diez vai jums tas ir interesanti, bet šiem iemauktiem arī ir attaisāmā priekša, un līdz ar to sunim nav jāvelk pāri galvai, bet jūs tāpatās kā kaklasīgs aplieciet sunim ap kaklu. Te priekšā maza, neliela, tāda sākumā var likties nedaudz dīvaini karabīni, kuras ir ļoti ģeniāla savā vienkāršībā, un man liekas, ka tas ir pats labākais risinājums visās šajos iemauktos. Šie iemaukti, protams, ir regulējami, viņi regulējami 3 vietās, tad ir ap kaklu, protams, ir ap krūškurvi, kas nu ir klasika, un ir arī regulējami te apakšā, lai varētu noregulēt šo attālumu, lai iemaukti nespiestos sunim padusēs, kas ir diezgan arī izplatīta problēma, daudz man par viņu rakstīja. Un te es arī piegāju nedaudz radoši, jo šo vietu man negribējās likt ar parasto savilcēju, jo viņš ir salīdzinoši liels, viņš nedaudz deformē pašu to plakni, un šī ir tā vieta, kur ir diezgan liels tas spiediens, ja un pēkšņi sev parāja vai paspiež, bet man gribēs, lai viņa tomēr maksimāli glūda, un vienā brīdī tomēr apsvēra domu, vai nevajag taisīt neregulējumu. Bet tā man nesanāca, vajadzēja regulējumu, tāpēc piegāja radoši, un te ir nevis savilcējs, bet šādu risinājumu es nekur neesmu redzējis, bet ļoti iespējams tagad parādīsies vairākiem vietiem ražotājiem, jo tas ir ģeniāli, par to es ļoti lepojos. Tad ir šāda te spraudoša poga, kuru var pārspraust attiecīgi vai no īsāku vai garāku. Tikai vajag iespraust līdz galam viņu, tad īsāku vai garāku. Un kas tad ir svarīgi, ka šī te puse, kas ir suņa pusē, viņa ir absolūti gluda, līdz ar to viņam nekur nespiedīs un būs maksimālais komforts. Prādas izvēle arī bija diezgan sarežģīts process. Sākumā es gribēju, tā kā lielākā daļa ir likt plasmasas karabīnes, viņas lielais pluss ir tas, ka viņas ir vieglas, bet viņam ir 2 mīnus. Pirmkārt, viņas ir gana lielas, līdz ar to mazāk tos iemaukus varēs regulēt, bet otrs liels mīnus ir, kad plasmasas karabīnēm nepatīk augstums un ļoti daudzas karabīnes augstumā kļūst trauslas un saplīst. Es gribēju metāla karabīnes. Metāla karabīna kā tas mīnus, ka viņas ir diezgan smagas un diezgan skaļas. Viņas mēdz grabēt, tā kā kustās. Tāpēc diezgan daudz karabīnes es sapirku, notestēju un atradu, manuprāt, atkal ļoti labu risinājumu, kas ir tāds negluži metāls, tāds alumīnija sakausējums, līdz ar to ir gan viegls, viņš ir ļoti izturīgs, jo drošs, suns viņu nepāraus tāpat vien, un, kas svarīgi, viņš negrab. Jā, var dzirdēt pie mikrofona tagad. Jā, kustoties, viņas vispār negrab. Tās ir tās prātas, kas ir aiz muguras, un te priekšpusē ir prātas, kuras nemāk jums noraksturot, viņu pastīsieties bildēs. Ir 2 gradzeni, viens, kur likt pavādu, otrs, kur var pielikt vai no žetoniņa ar suņu vārdu, vai arī var likt pavādu, vienmēr sakot, ir iespēja izpausties. Es pats esmu ļoti priecīgs un atvieglots, ka beidzot man ir izdevies šo projektu pabeigt. Tas ir viens no garākajiem projektiem, un man jau galvā paralēli stāv vēl citas lietas, ko es gribētu uztaisīt, un tās pamazām arī parādīsies. Iemaukti jau ir nopērkami mūsu veikalā, tikai esiet lūdzu saprotoši, šos iemauktus uztaisīt ir diezgan sarežģīti. Bet pats galvenais, tas ir diezgan laikietilpīgi. Bet es jums nevaru solīt, ka līdzīgi kā ar pavadām, lai gan tās arī mēdz aizkavēties, ka ir daudz pasūtījumu vai kāds materiāls ir beidzies, un ir jāpasūta. Mēs tomēr cenšos maksimāli ātri, un ļoti bieži jau nākamajā dienā viņi atrodas jūsu pakamātā. Ar iemauktiem tik ātri gluži nesanāks. Protams, tie nav ne mēneši, ne nedēļas, bet pāris dienas ilgāk gan var nākties pagaidīt. Īpaši tagad pašā sākumā, kamēr visu loģistiku sakārtos un sapratīs, ko cik daudz vajag pasūtīt, tāpēc sākumā neliela pārdiena aiztur varētu būt. Kā arī ļoti būtiski atcerēties, ja jums ir pēkšņi kaut kāds nestandartas suns, vai jums tā liekas, ka nestandartas suns, tad visus iemauktus ir iespējams arī pasūtīt individuāli speciāli tieši jūsu sunim, jūsu suņu izmēriem, kā arī pa krāsām. Es viņas taisu standartā vienkrāsainas, bet līdzīgi kā nesen vispārējos pavadas krāsainas, ar iemaukus var taisīt krāsainus, katru detaļu savās krāsās, kā jums gribās. Droši, ja ir tāda vēlme, droši rakstiet e-pastā, Instagramā, vienalga kur. Un noteikti, ja iespēja robežās, mēģināšu izdarīt visu, kā jūs vēlaties. Tiekamies kādā citā reizē, uz tikšanās, visu labu!